Trumps pats sevi ir iedzenis stūrī. Un tā kā pasaule ir pārāk aizņemta, lai to pamanītu, pateicoties ikdienas muļķībām Amerikas Savienoto Valstu un Irānas diplomātijā, mēs pat nevaram pievērsties dziļākajām sekām, ko tas rada plašākajā sarunu kopainā. Redziet, kad degvielas cenas pieaug, paiet laiks, līdz tās atkal samazinās. Un, neskatoties uz to, ka vidustermiņa vēlēšanas vēl ir pēc vairākiem mēnešiem, mēs esam nonākuši līdz punktam, kur degvielas cenas joprojām būs augstas arī novembra vidustermiņa vēlēšanās. Vēsturiski tas ir bijis slikti valdošajām partijām. Bet mēs nevaram apstāties pie šīs sarunas. Krīzes sarunas bieži noved pie negaidītām attiecībām, un arī šeit mēs esam nonākuši pie tādas. Jo mazāk Irāna var kontrolēt vēlēšanu rezultātus novembrī, jo vairāk Trumpa administrācija var izvirzīt prasības sarunās. Pamata ideja ir tāda, ka Irānai ir ietekme tikai tad, ja tās rīcība var palīdzēt vai kaitēt Trumpam, un attiecībā uz vidustermiņa vēlēšanām šī iespēja jau gandrīz ir zudusi. Tātad šodien mēs sāksim ar to, kāda visticamāk būs degvielas cenu attīstība līdz novembrim un kāpēc augstie rādītāji saglabājas. Pēc tam es apskatīšu, ko politikas zinātnes literatūra mums stāsta par to, kā vēlētāji reaģē uz ekonomiskajiem apstākļiem pirms vēlēšanām. Padoms, tas nav labi Trumpam. Un visbeidzot, mēs apskatīsim, ko tas nozīmē plašākām sarunām ar Irānu. Tomēr sāksim ar to, kur mēs sagaidām, ka naftas cenas virzīsies. Šī ir interesanta problēma loģistikas un tehnoloģiju līmenī, taču galu galā tā ir ievads politiskajām problēmām. Tāpēc es spēkus pataupīšu vēlākajām sadaļām. Pamat problēma ir tāda, ka pēc konflikta beigām naftas cenas vienkārši neatgriežas pirmskara līmenī. Parasti šim tiek sniegts skaidrojums apmēram tāds. Protams, naftas kompānijas ir alkatīgas un vēlas izspiest no patērētājiem katru pēdējo centu. Un, lai gan naftas kompānijas patiešām vēlas izspiest no patērētājiem katru pēdējo centu, tas jau arī ir uzņēmēja darbības mērķis, tomēr tieši tirgus spēki nosaka lēno cenu kritumu. Mēs varam sadalīt dziļāku skaidrojumu 4 daļās. Pirmkārt, izlīgums ir priekšnoteikums jebkādu citu notikumu attīstībai. Jūs iespējams esat pamanījuši, ka es esmu pārtraucis apspriest ikdienas notikumus, kas saistīti ar Irānas sarunām. Tās nebija nejaušs lēmums, tā bija apzināta mana izvēle. Jau nedēļas pirms es pārtraucu, šī situācija jau bija kļuvusi par tādu, kur jāskatās, bet nav jāklausās. Tomēr mēdīju diskusijā ap to joprojām turpinās. Ļaujiet man visu rezumēt savā ierastajā manierē. Es neredzu, ka šajā jomā kaut kas virzītos uz priekšu. Tā kā starptautiskās sarunas ir sāpīgi necaurspīdīgas, joprojām ir iespējams, ka rīt būs izrāviens. Bet es neieteiktu jums brīvajā laikā par to domāt. Tomēr ir praktiskas sekas. Cenas nevar sākt kristies, kamēr tas netiks atrisināts. Pēc tam, kad mēs panāksim vienošanos, šaurums joprojām būs jāatver no jauna. Ir bijušas ļoti pesimistiskas aplēses, ka tam varētu būt nepieciešami 6 mēneši. Galu galā Irāna varētu tur lejā būt izvietojusi mīnas, aizņems veselu mūžību, lai atrastu katru pēdējo no tām. Labi, bet tas nav šeit galvenais mērķis. Mērķis ir atvērt koridoru, pa kuru kuģi var droši pārvietoties, un radīt pietiekamu pārliecību apdrošināšanas sniedzējiem, ka pa to var droši kuģot. Tās prasīs ievērojami mazāk darba nekā pilnīgi droša ūdensceļa izveide. Vēlos vēl piebilst, ka Eiropas Savienība būs daļa no šī procesa, lai palīdzētu pātrināt atmīnēšanas darbus. Es to esmu teicis jau no pirmās dienas. Neskatoties uz daudziem komentāriem, kas norādīja, ka man nav ne jausmas, par ko es runāju, un Eiropa nekad neiesaistīsies Trumpa avantūrās. Bet, kā esmu teicis jau no pirmās dienas, tā nedarbojas ieraušanas lazdā. Ieraušanas lazdā pēc definīcijas nozīmē piespiest partneri darīt kaut ko, neskatoties uz tavām avantūrām. Eiropa darīs visu nepieciešamo, lai samazinātu enerģijas cenas. Citādi vēlēšana sekas būs katastrofa. Par to vairāk pēc brīža. Un, ja jums vēl ir šaubas par Eiropas neizbēgamo lomu šajā jautājumā, es aicinu jūs pārbaudīt ziņas, jo Eiropas Savienība jau ir ieviesusi lielāko daļu mehānismu, lai to īstenotu, un tikai gaida, kad varēs sākt rīkoties, tiklīdz būs pārliecība, ka uz viņiem nešaus. Bet, ja jūs šo stāstu palaidāt garām, tā var arī nebūt jūsu vaina. Eiropas rīcību šajā jautājumā biežāk atspoguļo labēji noskaņoti mediji, jo tas ir samērā pozitīvs skatījums uz karu.
Ziniet, ja vien būtu veids, kā nodrošināt, ka jūs saņemat ziņas no dažādiem avotiem. Haga, tāds veids ir. Tas ir šodienas video sponsors, kas atkal mūs atbalsta – Ground News. Viņu sadaļa Aklā zonā aptver to, ko abas politiskā spektra puses palaiž garām, sniedzot tev ieskatu gan tajā, ko tu palaid garām, gan arī tajā, ko tu iespējams redzi vairāk nekā tavi pretējās puses draugi. Man arī patīk pārbaudīt savu ikdienas kopsavilkumu, kas katru rītu apkopo vairākus svarīgākos stāstus. Šeit to starp viens par Irānas prezidentu, kurš mēģina atkāpties no amata, un Ukrainu, kas vēlas saņemt licenci Patriot raķešu vietējai ražošanai. Un, apmeklējot ground.new/lines vietnē ground.news/lines-on-maps vai noskanējot QR kodu uz ekrāna, jūs varat saņemt lielisku 40% atlaidi Vantage plānām. Tas jums dod piekļuvi funkcijām, kuras es jums šeit parādīju, un vēl daudz kam citam. Tāpēc vēlreiz paldies Ground News par viņu pastāvīgo atbalstu šim kanālam. Atlikušās problēmas naftas cenu atjaunošanai ir vairāk tehniskas. Ja mēs koncentrējamies uz piegādi, kas nāk no zemes un pārvēršas par kaut ko izmantojamu, mēs uzreiz saskaramies ar dažām problēmām. Interesants fakts. Karš iznīcina lietas. Tādas lietas kā naftas pārstrādes rūpnīcas pie Meksikas līča krasta, vai infrastruktūra, kas vispār iegūst šo vielu no zemes, vai eksporta termināļi, kas var sākt degvielas ceļojumu pie gala patērētāja. Lielākā daļa no tā nebūs atjaunota līdz novembrim. Tātad nē, līdz nākamajām vēlēšanām caur Hormuza šaurumu neplūdīs 20 miljoni barelu naftas. Man ir vēl viens niansēts aspekts par šo. Jūs varētu atcerēties, ka pirms dažām nedēļām Irāna tuvojās savām naftas uzglabāšanas jaudas robežām. Pa šo laiku Irāna nav izvadījusi naftu ārpus šauruma. Tātad, kaut kas tur bija jāmaina, un visticamāk Irānai nācās slēgt dažus no saviem urbumiem. Tā ir vēl viena lieta, kuras darbību pēc šauruma atvēršanas nevar vienkārši atjaunot. Visbeidzot, ir arī rezerves problēma. Es zinu, ka tas izklausīsies grūti noticēt, bet naftas cenas pēdējos 3 mēnešos ir daļēji mākslīgi noturētas zemākas. Valstis ir novērojušas piegādes samazinājumu un reaģējušas izlaižot strateģiskās naftas rezerves tirgū. Uz 13. maija, pēdējās dienas, par kuru mums ir dati, tika izlaisti 164 miljoni barelu. Prognozējot līdz šodienai, mēs būtu apmēram pie 200 miljoniem, kas ir aptuveni puse no tā, ko valstis ir apņēmušās padarīt pieejamu. Tas veido apmēram 11% no zaudētā apjoma. Kad nafta sāks iziet caur Hormuzu, šīs valstis sāks slēgt savas strateģiskās rezerves, tādējādi daļēji kompensējot izmaiņas piegādē. Krietni vēlāk viņi sāks atjaunot savas rezerves, kas mākslīgi palielina pieprasījumu. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc naftas cenām nepieciešams ilgs laiks, lai atgrieztos sākotnējā līmenī. Viena svarīga atruna, ko man jāpiemina, ir tas, ka kara izbeigšana jebkurā brīdī no šī brīža līdz novembrim nekavējoties sniegs atvieglojumu naftas tirgiem. Un jo vairāk laika būs starp izlīgumu un vēlēšanām, jo vairāk cenas samazināsies. Līdz ar to sarunas ar Irānu joprojām ietekmēs aptuvenās degvielas cenas. Vienkārši atvieglojuma apmērs līdz novembrim ir ierobežots. Labi, tagad, kad esam noskaidrojuši, ka degvielas cenām būs nepieciešams ilgs laiks, lai atgrieztos pirmskara līmenī, parunāsim par to, kāda ietekme tam būs uz 2026. gada vidustermiņa vēlēšanām. Tagad varētu būt vilinoši paziņot, ka situācija acīm redzami ir slikta Trumpa administrācijai, un tad vienkārši pārtraukt sarunu. Jums varētu pat būt priekšstats, kāpēc situācija ir slikta, īpaši attiecībā uz degvielas cenām. Ja atceraties 1979. gada naftas krīzi un to, kā tā ietekmēja Džimija Kārtera centienus tikt pārvēlētam. Pādams, Reigans kļuva par prezidentu. Taču kaut kādā ziņā situācijas realitāte ir sliktāka vienos aspektos un labāka citos, nekā varētu šķist. Kopumā mēs šajos video daudz laika veltām tam, kā izskatās stratēģiska spēle. Un tam ir liela jēga, ja mūsu uzmanība ir vērsta uz līdera līmeņa lēmumiem. Es zinu, ka tastatūras karotājiem patīk izsmiet līderus par to, ka viņi slikti dara savu darbu, bet ir grūti ilgi noturēties pie varas, ja tev nav laba izjūta par to, kas ir gudri un kas nav. Tur, kur mēdz notikt muļķīgas lietas, tas parasti ir tāpēc, ka vai nu līderiem ir institucionāli ierobežojumi, kas viņiem neļauj izvēlēties labākus ceļus, vai arī viņu vēlmes nesakrīt ar to, ko vēlas sabiedrība vai kas tradicionāli rūp līderiem.
Savukārt man nav nekādu ilūziju, ka vidusmēra vēlētājs rīkojas stratēģiski pareizi. Balsošana notiek pārāk reti, un jebkura cilvēka balss ietekme ir pārāk minimāla, lai vēlētājiem vispār būtu stimuls kļūt tajā prasmīgākiem. Un tāpēc vēlētājiem ir visdažādākās uzvedības īpatnības, kuras mēs atkārtot redzam vēlēšanās. Parasti šo efektu pētījumi attiecas uz prezidenta vēlēšanām, bet uzticieties man un padomājiet, kā tās pašas problēmas parādīsies arī tad, kad vidustermiņa vēlēšanas faktiski būs referendums par prezidentu. Kas tās arī ir? Iespējams, vislabāk zināmā no šīm uzvedības īpatnībām ir tā, ka vēlētāji rūpējas par to, kas nesen noticis ekonomikā. Tās kontrastēja ar holistisku pieeju, kad tiek vērtēts, ko kandidāts ir paveicis visa amata termiņa laikā. Un nemēģināsim pat izlikties, ka vidējais vēlētājs cenšas izveidot kādu atskaites punktu, ar ko salīdzināt kandidātu, nevis vienkārši skatās, vai skaitlis pieaug vai samazinās. Piemēram, nebūtu tik svarīgi, ka ekonomika pagājušajā gadā pieauga par 10%, ja šogad tā paliktu nemainīga. Patiesībā vēlēšana nolūkos 0 izaugsmes pagājušajā gadā un 10% izaugsme šogad ir objektīvi labāk, pat ja ekonomiski otrajā gadījumā mums klātos sliktāk. Patiesībā, ja jūs esat sekojuši visām drāmām, kas saistītas ar kontroli pār Federālo rezervi sistēmu un līdz ar to arī ar spēju noteikt procentu likmes, tas viss sāks šķist saprotami. Prezidentiem ir spēcīgi stimuli mākslīgi stimulēt ekonomiku tieši pirms vēlēšanām, par sliktu valsts ilgtermiņa veselībai. Federālās rezervju sistēmas neatkarība ir būtiska, lai to apturētu. Turklāt, ja vispārējā ekonomiskā situācija būtu tik laba, ka vidējais prezidents varētu panākt 20% izaugsmi, šāds hipotētisks prezidents netiktu īpaši sodīts. Viņš joprojām panāca ekonomikas izaugsmi par 10%, lai gan tas bija tikai puse no tā, kā tam vajadzēja būt. Atkal, vidējais vēlētājs neveic salīdzināšanu ar etalonu. 10% izaugsme ir liels skaitlis, un ar to arī stāsts beidzas. Jebkurā gadījumā šeit galvenā mācība ir slikta ziņa Trumpam. Ekonomiskie rādītāji 2025. gadam neizskatījās pārāk slikti, neskatoties uz Trumpa pūlēm radīt ekonomisku katastrofu ar nebeidzamiem tarifu draudiem. Bet tas faktiski būs nebūtiski 2026. gada vidustermiņa vēlēšanām. No otras puses, ziņas Trumpam nav tik sliktas, kā varētu šķist, vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, mūsdienu politiskās polarizācijas laikmetā jau tāpat ir mazāk svārstīgo vēlētāju. Tādējādi to cilvēku procentuālais daudzums, kurus var ietekmēt un kuri tiks ietekmēti, ir augsts, taču viņu kopskaits nav tik liels kā pirms 30 gadiem. Otrakārt, un es zinu, ka tas izklausīsies dīvaini, bet Trumps galvenokārt tiks sodīts par augstākām degvielas cenām. Viņš tiks mazāk sodīts kā augstāku degvielas cenu izraisītājs. Citiem vārdiem sakot, augstas cenas ir sliktas Trumpam neatkarīgi no iemesla. Tas ir smieklīgi, jo prezidentus parasti soda par augstākām degvielas cenām, lai gan viņiem ir ļoti maz kontroles pār tām. Tagad, vienīgajā situācijā, kad prezidentam tiešām bija liela kontrole pār tām, situācija ir apgriezta. Un, lai atgrieztos pie iepriekšējā punkta šajā sakarā, šis ir iemesls, kāpēc Eiropa palīdzēs atvērt šaurumu. Pat ja Eiropas vēlētājiem nepatīk doma, ka viņu valsts palīdz Trumpam, vēlētāji sodīs Eiropas līderus par augstām gāzes cenām, pat ja viņi nebija atbildīgi par šo situāciju. Atkārtojot vēlreiz, Amerikas Savienotajās valstīs bija skaidrs ceļš, kā izvairīties no šīs problēmas. Vienkārši nesāciet karu ar Irānu. Taču ir ievērojama vēlētāju daļa, kas balsotu pret republikāņiem tikai tāpēc, ka degvielas cenas ir augstas, neatkarīgi no tā, vai tas ir Irānas kara vai dabas katastrofas dēļ, kas apturēja Meksikas līča piekrastes naftas pārstrādes rūpnīcas. Atkal, es zinu, ka tas jums izklausīsies dīvaini. Tomēr, skatoties šo video, jūs esat informēts vēlētājs, un visticamāk atrodaties 90. procentilē pēc šī rādītāja. Jūs esat neparasts, labā nozīmē, un jūsu izpratne par šiem jautājumiem neatbildīs vidējā vēlētāja līmenim. Tomēr es teikšu, ka Irānas karš ir ļoti nozīmīgs jautājums, tāpēc šī efekta mazināšanās nebūs tik izteikta, kā tas būtu, ja Trumps būtu īstenojis smalkāku politiku, kas novestu pie tāda paša cenu kāpuma. Visbeidzot, visticamāk, kad pienāks novembris, degvielas cenas būs kritušās. Vēlētāji patiesībā pievērš uzmanību atvasinātajiem rādītājiem vēlēšanu laikā. Donaldam Trumpam būs labāk, ja degvielas cena būs $4 un pēdējās nedēļas laikā samazinājusies par 25 centiem, nekā tad, ja degvielas cena būtu $4 un pēdējās nedēļas laikā pieaugusi par 25 centiem.
Galvenais ir tas, ka situācija Donaldam Trumpam izskatās diezgan nepatīkama vismaz šajā jautājumā, un šis vismazais brīdinājums var norādīt, kur mēs dodamies tālāk. Patiesi, kā noslēdzošo punktu, mums vajadzētu paskatīties plašāk un saprast, kā tas ietekmē lielākas problēmas saistībā ar Irānas sarunām. Ļaujiet man sākt ar ievadu. Es nevēlos apgalvot, ka zinu, kāda tieši sarunu spriedze uztur ekonomisko karu un vieglās militārās operācijas turpinājumā. Mēs varētu ilgi runāt par Netanjahu iekšpolitiskajām bažām par iespējamo saukšanu pie atbildības pēc kara beigām. Un tad mēs varam to sasaistīt ar Savienoto Valstu iesaistīšanu slazdā. Tad ir arī Trumpa personīgie ieguvumi. Saraksta augšgalā ir mēģinājumi apturēt mediju un kongresa izmeklēšanas citās jomās. Pentagona pārstāvji varētu būt nopietni noraizējušies par kodolieročiem un varas pārdali. Vērojot Irānas priekšlikumus, ir viegli secināt, ka abas puses nevar vienoties par to, kāds ir gaidāmais kara iznākums. Man vēl jānorāda, ka mēs nevaram pilnībā saprast, kā izmaiņas sarunu vidē ietekmē gaidas par kara un miera iznākumiem, ja vien mēs nezinām, kāda ir sarunu šķērslis. Bet es varu teikt, ka galvenā ietekme no paaugstinātajām degvielas cenām pēc novembra ir tā, ka tās nostiprina Trumpa sarunu pozīcijas. Lai būtu skaidrs, es nesaku, ka tas ir labi Trumpa administrācijai vai amerikāņiem kopumā. Abu šo pušu labklājība ietver arī vēlēšanu rezultātus un ekonomisko labklājību. Drīzāk es runāju tikai par divpusējiem, nulles summas sarunu rezultātiem starp Savienotajām valstīm un Irānu. Atcerieties, ka standarta modelī kara izmaksas ir alternatīvās izmaksas. Zaudējumi no cīņas apvienojumā ar papildu iegūmiem no miera. Pieņemams, ka Trumps rūpējas par 2026. gada vidustermiņa vēlēšanām, jo tās noteiks viņa spēju pieņemt likumus nākamo 2 gadu laikā un to, cik daudz kongresa pavēstu viņam būs jāsaņem. Viņš arī īpaši neuztraucas par to, kas notiks starp šo laiku un 2028. gads, jo tā jau būs kāda cita problēma. Tādējādi uz kādu laiku Trumps iespējams patiešām būs rēķinājies ar augstākām kara izmaksām. Irāna savukārt varēja izmantot viņa problēmas ar vidustermiņa vēlēšanām, lai panāktu labāku vienošanos. Tomēr šobrīd, un atšķirībā no tā, kas notiek šaurumā, šī iespēja jau ir garām. Vai vismaz lielākoties ir garām. Irāna ir zaudējusi draudu radīto ietekmes sviru, jo Trumps jau tāpat ir iestrēdzis ar šo problēmu. Vizuāli tas nozīmē sabrukošu Amerikas Savienoto Valstu izmaksu līniju, kas paaugstina minimumu, ko Trumpa administrācija būtu gatava pieņemt. Tagad, iespējams, Irāna par to visu bija informēta un tomēr ļāva tam notikt. Tas liecinātu, ka Irāna uzskatīja, ka ilgstoša cīņa joprojām būs izdevīgāka, kas varētu norādīt, ka līdz kara beigām vēl būs ievērojams laika posms. Tomēr ņemiet vērā, ka šāds paredzējums nevienmēr ir spēkā, ja problēmu analizējam ar skaidri definētu sarunu šķērsli. Piemēram, ja Irāna kļūdaini uzskatīja, ka Trumpa administrācija piekāpsies pirms mēneša, jo tā ir īpaši ievainojama politisko seku dēļ, ko rada vidustermiņa vēlēšanas, tad noraidītais piedāvājums Irānai sniedz nepieciešamo informāciju, lai panāktu vienošanos. Irāna būtībā kļūdījās, un tagad tai jālabo sava kļūda. Fakts, ka Irānai tagad klāsies sliktāk, ir tikai blakus efekts. Tomēr šaurāka sarunu diapazona sekas joprojām varētu dominēt, atstājot mūs vēl tālāk no vienošanās nekā iepriekš. Tā ir milzīgā teorētiskā putrā. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Mēs esam nonākuši līdz punktam, kur gandrīz nav iespējams, ka gāzes cenas līdz novembrim atgriezīsies kaut tuvu pirmskara līmenim. Pētījumi par gāzes cenām, vispārējo ekonomiku un vēlēšanām liecina, ka pēdējo pāris mēnešu signāli pirms vēlēšanām ir daudz nozīmīgāki nekā kopējā ekonomiskā situācija, un tas ir slikts signāls Trumpam. Vienīgie pozitīvie aspekti ir tas, ka vēlētājiem rūp ekonomikas virziens, un pašreizējā politiskā vide ir ārkārtīgi polarizēta. Neskatoties uz to, dīvainā sekas tam, ka administrācija ir zaudējusi cerības uz vidustermiņa vēlēšanām, ir tādas, ka tagad tai ir spēcīgākas divpusējās sarunu pozīcijas attiecībā pret Irānu. Vēlreiz paldies Ground News par šodienas video sponsorēšanu. Dodieties uz ground.news/linesonmaps vai noskanējiet QR kodu uz sava ekrāna, lai saņemtu lielisku 40% atlaidi Vantage plānam. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un es jūs redzēšu nākamreiz. Uz redzēšanos!